Šajā sērijā dzirdēsiet. Cilvēks, piemēram, grib apvienot darbu tur pašvaldībā ar asistentu savam radiniekam invalīdam. Ja? Nu, protams, kurš tad tagad šito var atteiks? Kurš atteiks? Bet, ja tu startēji pirmo reizi, tev vēl nav darba. Ja tu startēji otro reizi, tu saproti, ka tu neko izdarīsi. Tad tev atliek tikai solīt, ja? Tad, ja kaut kā var nesolīt. Stabilitātei Roslikam tur tāds, es domāju, ka viņas sasniegs savu mērķi. Tāpēc, ka viņas iespaidīgas tās reklāmas. Un galvenais, ko tad tā valsts pazaudētu? Kādus tur miljonus, ja šiem jaunietim ļautu tur nopelnīt arī skolas laikā, neatņemot vecākam šo atvieglojumu? Varbūt pat viņas bišķi tā kā pamestas zem tanka, jo dīvaini ir aizbraukt uz citu valstu un tā kā uzdot jautājumu krievu valodiešu kādā sakarā vispār, jā. Labdien! Podkāstā Sievietes politikas virtuvē. Sveika, Katrīna! Sveika! Sveika, Žaklīna tālumā! Sveicināti skatītāji! Šeit es, Elīna Treja. Sievietes politikas virtuvē. Katrīna! Jā. Kā gāja tev eksāmenā? Nezinu. To mēs uzzināsim 3. jūlijā, tad būs rezultāti. Tā kā vēl tagad pusotru mēnesi var atpūsties un kaut ko gaidīt. Bet tāpēc sajūtām vajadzētu būt Tu esi pat taisno atnākusi no eksāmena un pozitīvi smaidi. Priec 4 stundas, tas, protams, ir daudz. bet gan jau būs labi. Būs labi. Ko tu pamanīji starp mācīšanās reizēm, vai tev kas interesants tajā, kas notika sabiedriskajā dzīvē? Jāsaka, ka gatavojoties eksāmenam, gan es baigi nesakoju tur notikumiem, bet tad pamanīju tikai to, kas galīgi griežās acīs, vai arī, kur es redzu kaut kādas, ja tur, nesakoju gandrīz nekam līdzi, bet pamanīju gan to, ka Saeima ir atvieglojusi amata apvienošanu pašvaldībās pēc Rīgas domas iniciatīvas, steidzamības kārtē, bez atkārtotas izskatīšanas. Kā sīkums, vai ne? Kas tad tas tāds ir? Tātad ne tikai komisijās, bet jau ir Saeimas gala lēmums par šo. Man šķiet, ka jā. Tur, kāpēc man tas griezās acīs, kas tur viņu noformulēja, ka tas ir, lai samazinātu birokrātiju kā reizi jau novienkāršātu procesu, bet man uzreiz tas atgādināja to, ka pagājušā gada decembrī savukārt valsts līmenī bija runāts par to, ka mums vajadzētu vispār panākt, lai mazāk cilvēki apvienotos amatus, tāpēc, ka kaut kādiem īpaši augstiem tur ierēģiem, ministriju ierēģiem citiem, viņiem kā reizi tur entie amati, un beigās, kur viņi tur strādāja. Teiksim, tas, kas man lec acīs, ir tas, ka mēs tikko vēl pirms pusgada runājam par to, ka nevajadzētu tik daudz apvienot, un tagad citā līmenī pašvaldība mēs novienkāršot gribam. Bet, ko tas praksē nozīmēs, to mēs šodien dabā redzēsim, bet no tās anotācijas, policy anotācija, tas, ko es sapratu, ir tas, ka agrāk, teiksim, kasot ļoti daudz pieprasījumu amatu savienošanai, tad bija tajā Saeimas ziņā, kā piemērs bija, piemēram, kad tagad vieglāk varēs pieņemt lēmumu, ja cilvēks grib apvienot amatu, piemēram, ar darbu vēlēšanu iecirkņos. Un tas ir kā viens no piemēram, tad tur vēl dažādi bija. Viņi droši vien atlasīja tādus ļoti glaimojošus piemērus, tādus, kuriem noteikti nevienam nebūtu iebildumi. Jā, tas bija viens, un otrs bija, ja cilvēks, piemēram, grib apvienot darbu tur pašvaldībā ar asistentu savam, tur, teiksim, radiniekam invalīdam. Ja? Protams, kurš tad tagad šito var atteiks? Kurš atteiks? Bet, kas interesanti, protams, tie piemēri tādi bija, atlasīti specifiski, bet tas gan attiecās tomēr uz visiem, tāpēc, ka tur bija kā piemērs Rīgas doma bija norādījis, ka problēma ir tāda, ka ka agrāk varēja tikai tas, kas pieņēmis darbā, tas arī varēja to pieņemt, ka amata apvienošanas ļoti bieži gāja caur domas sēdēm. Un ka tagad to varēs darīt, piemēram, izpildu direktors. Ja, tad iepriekš vajadzēja deputātus iesaistīt, visus iesaistīt, tur drausmīgi. Un ka tagad to varēs izpildīt. Tas, ko respektīvi, ar domas sēdēm, vismaz, es tā saprotu. Iet visticamāk, tad, ja tas cilvēks ir domnieks vai kaut kāds augstie, tas man liekas rezultāts kāds, ko mēs panāksim, ko mēs vienkārši nezināsim, ka tie cilvēki sākuši kaut ko apvienot. Jo tas jau arī, ja iet ar domas sēdi, tu redzi,
dienas Tas kārtību, un tas publiski, jau ir jā. publiski. Klau, bet vai tas tiešām attiecās uz visiem amatiem, kas ir pašvaldībās? Nu, tā kā visiem nodarbinātajiem? Tajā pašā likuma grozījumos tur ir viens paragrāfs tikai. Tur nav precizēts, tur ir vienkārši klāt pielikts vārds. Nu, teiksim, agrāk tur bija tas, kas pieņēmis, un tagad vai pilnvarotā persona varēs pieņemt to lēmumu. Tā kā, uz ko tas tur acīm redzot, ka tas ir uz visiem. Jā, skaidrs, ka ir noteikti tādi amati, kur mums būtu jāzina, vai darbinieks strādā vēl arī kādās citās interesēs pirmām kārtām, jā, un cik daudz viņš ir noslogots arī kaut kur citur. Bet droši vien ir arī virkne tādu darba vietu, skaitā pašvaldības struktūrās, jā, kur, kāda gan tur būtu daļa, ka tu vēl esi, nezinu, valdes priekšsēdētājs savā uzņēmumā, mikro kaut kādā, ja, vai tu esi kādā biedrībā, varbūt valdes priekšsēdētājs vai tam līdzīgi. Ja, man liekas, ka nevienmēr visas lietas ir tur tiešām jābirokratizē un kaut kur jāuzskaito. Ja tev ir jāsniedz šī amatpersonas deklarācija, tad jau gan visas šīs darba vietas un amati tur tiks publiski publicēti, ja, un tur viņus varēs ieraudzīt. Jautājums šeit ir par to. Man jau liekas, ka ja tas cilvēks nav bijis, teiksim, augstāk ranga, ja, teiksim, amatā, vienalga ranga, bet viņš bija augstāk amatā, tad jau, tad uz viņu tagad tas attieksies, ka viņš varēs pilnvarot. Tie, kuri nebija, tie jau tāpat negaids ar domu. Tie jau tāpat tur tiešais priekšnieks, ja tur akceptē. Tā kā, Es domāju, redzi, ja mēs skatāmies vispār, kas sabiedrība interesē, tad sabiedrība interesē un sabiedrība cepjas vairāk par tiem ļoti dāsni atalgotajiem ierēģiem, visbiežāk ministrijās vai kādās valsts pārvaldes iestādēs, kuri pamanās savienot vēl amatus, jā, kādās valsts kapitāla sabiedrībās vai tam līdzīgi, esot padomes locekļi, jā, vai turpat nedodies valdes locekļi. Tas ir tas, kas vienmēr izraisa sašutumu. Kā tad tas ir iespējams, ka turklāt esot vēl, nezinu, padomes loceklim vēl divās padomēs blakus tam, ka tu vēl esi, nezinu, tur valsts sekretāra vietnieks, tad cik laika tad tu vispār velti tam padomes darbam, jā, jo tad jau beigās sanāk, ka tev ir 36 stundas diennaktī jāstrādā. Jā. Bet par šito decembrī kā reiz gāja runa par to, ka padomes darbu skaitīs, ka tas ir 30% tā kā no pilnas slodzes, bet, valdē tad varēs redzēs, kā tas darbosies praksē. Man liekas, tas pats vairs nav. Valsts kontrole vairāk kārtīgi uz šo arī norādījusi, ja. Tam mums jāsaka tā, ja jūs valsts pārvaldes kāds ierēdnis savieno amatu ar valsts kapitāla sabiedrībā esot par valdes locekli vai padomas locekli, tad arī tad tajā atlīdzībā lūdzu tad piemērot nezinu, 30 vai 70% diskontu, jo tu nevari tam veltīt 100% savu laiku. Ja. Tad jau mēs varētu runāt par to, ka tas ir godīgi vai nav godīgi, ja, un par objektīvu atlīdzību par to laiku, ko tu esi veltījis tiem saviem pienākumiem. Tā ir. Jā, ko... Jāsaka, interesanti, ka šāds lēmums ir tagad izskanējis, jo tāpat laikā tas varēja radīt tādu nedaudz negatīvu sabiedrības reakciju uz to, ka atkal viņiem ļauj kaut ko vēl savienot amatus, ja nevienmēr zinot par šīm detaļām tik smalkie. Es pat neatceros, no kurienes es to ziņu. Es tā neeju ikdienā Saeimas mājaslapā un nepētu, kas tur noticis. Jā. Tātad kaut kur jau publiski tas bija izskanējis. Kaut kur laikam tas bija, bet ļoti klusi. Nē, kaut kur ļoti klusi. Es tur izlasīju, varbūt Letā vai kaut kur tā. Jā, es vairāk gribēju to mūsu sarunu pavilkt tajā virzienā, ka ir priekšvēlēšana laiks. Un kā mēs zinām, tad šajā periodā bieži vien ir raksturīgs tāds vai politiķu populisms, pieņemt kaut kādus lēmumus, ar ko var iet un vicināt karogus, jā, vai arī otrādi nepatīkamo lēmumu atlikšana. Vai tu esi pamanījis kādu tāds vēl
tādus populistiskus lēmumus. Piemēram, es Rīgā pamanīju, ja, nakts transports Rīgā. Pēkšņi visu laiku nevarēja. Pēkšņi pirms vēlēšanām mums nakts transports būs un nabaga iedzīvotāji visi, kas nevarēja tikt līdz mājām, ja, tagad dāsnī viņiem Rīgas satiksme atradīs pēkšņi resursus, lai braukātu naktī. Turklāt ļoti dažos maršrutos tikai un tam līdzīgi. Vēl viens piemērs. Uz Domas komisijā šobrīd jau skata, un tā kā principā ir tāds priekšlikums radies no viena no politiķiem 30-kāršot Rīgā bērnu piedzimšanas pabalstu, bet dvīņiem. Tātad, ja piedzimst viens bērns, paliek tie paši nožēlojamie 150 eiro Rīgā. Ja? Viszemākais pabalsts gandrīz starp visām pašvaldībām. Bet, ja piedzimst dvīņi, tad tas pabalsts 4500 laikam tiek solīts jau uzreiz. Ja. Man liekas, tas ir populisms, piedodiet. Ja. Tas ir, bet cik tam tie dvīņi dzimst? Te gan ir nianses, viņu dzims ar vien vairāk, jo mēs vēlāk atliksim tās grūtniecības, ja, tad viņi dzims ar vien vairāk. Ja, tā kā diez vai pat to viņi ir ierēķinājuši, ja, bet pagaidām viņi ir sarēķinājuši, ka tam nepietiek, bet šitam varētu ātri pielemt un ar to varētu vēl iziet ielā ar karogu, kad kādu mēs malečiem. Jā, es šodien gāju, kad uz eksāmenu pasmaidīju, tāpēc, ka pamanīju mašīnu, kas mazgāja ielas. Un atcerējos, kā man pie mājas pagalmā savulaik tieši pirms vēlēšanām, man tur bija bedri, es biju ielikusi Twitterī, un tad viņi nosfaltēja un visu, bet atnāca tagadējā vara, un viņi atkal tur uzraka, un tagad atkal tur peļķi, un atkal viss no jauni. Tur ir jādarbojas, tev aktīvi jāpatrapē, atkal ir jāliek iekšā kaut kādos sociālajos tīklos, jā, un iespējams rīt jau būs nosfaltēts. Nē, tur ir asfalts, vienkārši viņš ir tā, salikts, ka tur veidojās peļķi. Bet, starp citu, man liekas, kā reiz, ka šī tādas iekšpagalmu sakopšana un nosfaltēšana, tas, man liekas, ir viens no populārākajiem šitais populisma gājieniem. Pēkšņi uzrodās visādi bērnu laukumi, viss kaut kas tiek sakopts. Viņiem ir vajadzīgi. Un būtu jau forši, ka pa viņiem nebūtu jācīnās tikai priekšvēlēšanu periodā. Ja? Tas būtu normāli, ja tas darbs būtu visu laiku sistemātisks un tā būtu ikdiena mums, ja nevis kaut kādi šādi pompozi. Kā reiz lasīju Twitterī X-ā par to, ka es neatceros, kas bija ietvītojis, bet bija par to, ka gribu vēlēšanas pašvaldību katru gadu, tāpēc, ka man apkārt viss kaut kas notiek beidzot. Jā. Bet tad otrs tas virziens, kas parasti ir izteikti pamanāms pirms vēlēšanām, vienalga, vai tās ir pašvaldība, vai tas ir saimnes vēlēšanas, ir nepatīkamo lēmumu atlikšana vai viņu neesamība. Ja? Un es teiktu, ka, piemēram, ja stāstā par birokrātijas mazināšanu, tur varēja būt daudz šīs pozitīvās ziņas. Tomēr viņas bija saistītas ar ierēģņu atlaišanu. Ja, tur nevarēja neko samazināt izmaksās, ja tu tur nesāc īsināt štatus. Šis lēmums nesako. Tā tad to pamata elektorātu tiem, kuriem galvenais vēlētājs ir ierēdniecība, to mēs vēl pagaidām neaiztiksim. Ja. Tie lēmumi, tur tā publika netiek tracināta. Ja. Par to jau, starp citu, pagājušā nedēļa, trešdienā, raidījumā pie Dombura tā reize Bita bija pateicis par to, ka tas vispār netiek slēpts tur kuluāros, vienkārši tiešā veidā pasaka viņam, ka nē, ka tagad vēlēšanas, tagad nē, višķi vēlāk. Vai ne? Redz, vēl viena lieta, ko, manuprāt, tiešām velk, precīzi sakot, neizceļ gaismā, un tur visdrīzāk būs kaut kāda lēmuma vajadzīga, ir attiecībā uz Air Baltica glābšanu. Ja, pirmās ziņas jau tur ir izskanējušas, ka, diemžēl, visiem tiem IPO un iešanu biržā nekas tur nebūs. Nauda beidzas. Dārgās aizņēmuma procentu likmes nevar ar to ikdienas cashflow nosakt. Ja. Naudu vajadzēs un jāglāb būs kam? Akcionāriem. Kas ir akcionāri? Latvijas valsts. Mēs.
vai tev arī šķiet, ka šis lēmums tā kā diezgan apzināti tiek vilcināts? Un jautājums tad vispār, vai Baltics izvilks līdz tam 8. jūnijam? Ne, man vispār Air Baltica tēma rītīgi interesē, kā viņa beigsies, tāpēc, ka, tagad nevar pieņemt šo lēmumu, tāpēc, ka ir vēlēšanas. Jā. Pēc vēlēšanām... Sāksies gatavošanās nākošām saimnes vēlēšanām. Jā, sāksies nākošais. Atkal nevarēs pieņemt to lēmumu. Nē, tik ilgi viņš neizvilks. Neizvilks. Kaut kāda risinājuma tur nebūs. Jā. Bet interesanti, ka es pirms kaut kādiem pāris gadiem, vēl tikai tagad tikko izskanēja, ka būs tas IPO, man vēl žurnāls toreiz bija. Es biju uz konferenci centrā, viņi notika tur kā reiz Cālīšu kungs bija viens no runātājiem, un stāstīja, cik veiksmīgs būs tas IPO Air Baltica, un kā mums tur bija gan lietuvieši, gan igauņi sabraukuši, un es jau tad tam stāstam, viņš izklausās neticams. Ja. Labi, bet no kompānijas puses nevar skanēt cits stāsts. Nē, nevar, bet, es nezinu. Es zinu gan daudz cilvēku, kuri ir teikuši, ka Air Baltics ir ļoti svarīga kompānija, tāpēc, ka viņi nodrošina mums to sasniedzamību un tā tālāk. Bet kaut kādiem zaudējumiem vajadzētu veikties, ja, tad... Vai tas ieguvums tiešām atcer to, nezinu, kā veiksies. Ja var paļauties uz to ekspertīzi, ko mums viens deputāta kandidāts, kas ir eksperts visās jomās, ir ielicis jau sociālajos tīklos, viņš saka, ka tā lielākā problēma ir kas pieaug. Ir tieši Baltika biļešu cenas, kas ir samazinājušās, un tieši dēļ tām, patiesībā dēļ papildus 10 eiro pie katras biļetes šobrīd ir pat operatīvā naudas plūsma. Iet arvien sliktāk, ja, un pat, kā teikt, tādas mainīgās izmaksas nespēj sev nosekt. Es domāju, ka arī tie, cik tur 150 miljonus vai cik plāno tagad ieguldīt, es domāju, ka ar viņiem nepietiks jebkurā gadījumā. Viņi vienkārši nevar pietikt. Ja tev visu laiku nāk klāt jauni tekoši zaudējumi, skaidrs, ka tev ir un tās procentu likmes, kas bija. Labi, viņi aizies tur veco parādu sekšanai. Bet redz, mēs šim pieskarāmies vairāk dēļ tā, ka noteikti tur deg lēmumi. Un tur būtu jādiskutē par to skaļi, jo tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, ja gadījumā viņi atkal tiks lemti kā piešķirts Baltikam, un tas netiek šobrīd kustināts. Bet ir vēlēšanas. Visi jau tādā ziņā taisnība, cik daudz visādi būtiski jautājumi, viņi vienkārši ir pazuduši no ētera. Kas notiek ar LMT un TETA apvienošanu? Rail Baltica, tur visas tās lietas, kas vēl pagājušā gada nogalē, kad es ministrē strādāju, kuras bija tādas karstās, kuras neviens, ka karstas pirātiņas negribēja aiztikt. Viņas vienkārši nav šobrīd ētera. Viņas droši vien ir kaut kur iekšā koridoros. Ja? Neesmu papētījis, bet nav tā, ka ministrs kabinetā ir kaut kāda katru otrā sēde slēgtā. Tur jau ir tā daļa. Slēgtā daļa noteikti ir. Plus vēl kā bonus, ka nāk vasara. Visi tādā plus mīnus relaksā, izņemot potenciālos kandidātus. Sāk braukt atvaļinājumā, bērniem skolas beigas, un tad tur es domāju, ka tagad tas laiks, ka tur varbūt brīnumlietas tiek. Labi, tie potenciālie vēlētāji, bet deputāti kandidāti, tu saki, ka viņi nav relaksā, viņi ir iespringuši. Ja? Tad viņi piedalās šobrīd priekšvēlēšanu aģitācijās. Kādus tu esi pamanījis tos aģitācijas instrumentus vai metodas? Kas tev liekas, kā cilvēkam, vēlētājam, parastajam no malas, kurus tu esi pirmkārt ievērojis un kurus tev liekas efektīvas? Es redzu, protams, TikToku. Kaut ko TikTokā, bet atklāt sakot, maz. Tāpēc, ka varbūt es nesakoju, tur īsti vajag deputātu kandidātu. Bet tu esi tipiskā TikTok auditorija? Es tur ieeju vispār, es tur šeit ieeju. Jā. Es esmu pamanījusi YouTube reklāmas, bet tās jau pirms kādu laiku. Un jāsaka, ka, piemēram, stabilitātei Roslikom tur tāds, es domāju, ka viņas sasniegs savu mērķi. Tāpēc, ka viņas iespaidīgas tās reklāmas, manā skatījumā, ja tur, es nezinu, neesmu kaut kāds eksperts, ja, bet, uz mani viņas, protams, neiedarbojas, bet es pieņemu, ka uz cilvēkiem, kuri vienkārši, varbūt,
nesako tik ļoti līdzi tai politiskajai virtuvei. Ja viņi salīdzina, teiksim, kaut kādas reklāmas, kur kāds kandidāts vienkārši pats sevi sarunājas, vai arī viņi redz, teiksim, tādu kvalitatīvu, teiksim, reklāmu, viņš tur var noslēgties, ja vismaz tā auditorija ir viena tāpat. Twitterī es kaut ko redzu. Bet tā, kaut kādas bija nesen Jelgavā, redzēju vidus reklāmas. Tās visas ir vienai partijai gandrīz. Labi, Jelgavā, tad tev piemērs vajag. Rīgā, tas pat tā, pat es baigi pilsēti tīpaši pēdējā laikā neesmu. Labi, bet redz, tomēr, ja mēs skatāmies tas aktīvākais elektorāts un arī pirmkārt skaitliski potenciālais elektorāts, bet arī aktīvākais ir gados jau pār 50 tā grupa, jā. Un, tur varbūt tās modernās metodas nemaz nav tas īstais instruments, kā sasniegt viņus. Ja? Tur tomēr avīzes un klasiskie tradicionālie mēdī. Ja? Vai tev liekas, ka strādā teltis un tikšanās ar cilvēkiem? Man liekas, ka teltis es vispār brīnos, ka viņas vēl vispār kāds liek. Jo esmu redzējis teltis, bet viņas laikas tukšas. Bet viņas ir ļoti aktīvi, viņas ir... varbūt mikrorajonos kaut kur tur. Zin kā, tad liekas tā, ka varbūt ka tas nostrādā drīzāk kā cilvēku pamana, bet, klāt nāk maz, jo tas nav mūsu mentalitātē raksturīgi. Un tas nav, man liekas, ne latviešiem, ne krieviem, kas šeit dzīvo tā raksturīgi, iet klāt un kaut ko sākt runāt un diskutēt un tikt pārliecinātiem, ja. Man te tikko brāļa sieva ierakstīja Facebook kāds, ka viņa nikne ir, ja, tieši ar viņu Jelgavā dzīvo, un tad tur bija stādu tirgu, stādu tas tur parāda, kas tur vēl, un tur bija kā reiz saskaņas teltis, ja. Un viņi dalīja bērniem balonus un kaut ko tur vēl tur. Tad viņi bija nikna, un viņai 2 mazas meitas, un viņas grib balonu, ja, bet tā mamma negrib, lai viņas staigā ar savu balonu. Riņķi apkārt. Kad es domāju, ka tas, varbūt uz kādiem, ja tu esi tās partijas atbalstītājs, šitā metoda varētu arī, labi, to bērnam tur balons vai cukurvāti, ja. Jā. Mums 1. maijā Daudzbērnu ģimeņu dienā pie Zooloģiskā dārza arī bija 2 partijas teltis izlikuši. Viena tai skaitā dalīja saldumus uz kociņu. Ja. Tas, man liekas, tā varbūt nedaudz lēti. Jā. Bet redzi, man kādreiz bijis ir saruna ar tiem, kas Amerikā palīdz veidot vispār vēlēšanu kampaņu. Un viņi saka, taču tu pa priekš dabū vēlētājs sārakstu, jau zini, kur ir tavas partijas tipiskais atbalstītājs, un tad tu ej un klauvē pie durvīm. Ja? Un es domāju, ak, Dievs, kam ir jānotiek, lai Latvijā tu varētu uzdrošināties klauvēt pa durvīm. Bet vispār esot tie piemēri, ka kaut kur Latgalē, ja, vai tur, kur ir vientuļāk, ja tā viensētas vairāk, un ka tur tas strādājot. Bet tas ir nenormāls ieguldījums, ja tev izstaigātu tādā veidā ar katru parunāties. Tas, protams, ir jauki, bet tas ir, nezinu, tad tu esi cilvēks, kurš nekur iepriekš nestrādā, ja, un ņem vai 2 mēnešu atvaļinājumu un vienkārši staigā apkārt un tā izrunājas katru vēlētāju. Man jau liekas, ka vairāk tomēr par tevi būtu jārunā taviem iepriekšējiem darbiem. Ja? Nevis tas, ka tu tur ej ar katru un tagad tur sasoli debes brīnums pēkšņi tajā priekšvēlēšana aģitācijas laikā. Redz, ar šo tu baigās grūtības, ka tu startē 1. reizi, tev vēl nav darba. Ja tu startē 2. reizi, tu saproti, ka tu neko izdarīsi. Tad tev atliek tikai solīt, ja? Tad kā var nesolīt. Kā var nesolīt. Jā, skaidri. Vēl redz, kāpēc es šo tēmu gribēju tā paraustītāji zūsām, ir tas, ka mēs jau iepriekšējā raidījumā pieskārāmies par to, kā sevi izmanto sabiedriskais mēdījis. Gan aģitējot, gan antiaģitējot par kādu. Un otrais necelāšu šo tēmu. Es tiešām uzskatu, ka tur ir pārkāpums, jo arī antiaģitācija ir uzskatāma par aģitāciju. Un ja tā ir aizliegta televīzijā 30 dienas pirms vēlēšanām, tad tam būtu jātiec arī uz pašu mēdīju. Bet es gāju cauri materiāliem,
par to, kāda ir uzticības reitingi vispār mums medijiem un arī organizācijām. Kas tad varētu būt tie uzticamie ziņneši? Tā skaitā arī pirms vēlēšanām, par cilvēkiem vai to, ko šīs institūcijas saka, kas ir labs vai kas ir slikts. Ja. Tad interesanti ir tas, ka svaigākie dati, ko es atradu, ir īstenībā tikai no 20. un 21. gada. Eiropas komisijā bija pasūtīts Tad Eiropas komisija pasūtīs bija pētījumu Eirobarometra par sabiedrības viedokli Eiropas Savienībā, par uzticības reitingu medijiem un institūcijām. Visās Baltijas valstīs, bet tā skaitā arī Latvijā. Un interesanti ir tas, ka Latvijas pilsoņi viņiem ir pieaudzis uzticība drukātajai presē. Savukārt palielinājusies neusticēšanās radio un televīzijai. Arī internetu aizdomīgi sāk uzlūkot. Un vēl tāda platforma kā sociālie tīkli. Jā, drukātajā presē, redz. Un tad jau jautājums, vai cilvēks šķiro, vai tas ir tas ikdienas laikraksts, vai tā ir priekšvēlēšana aģitācijas avīze, ja, kas gandrīz ļoti tuvojas jau tam, kā viņi vizuāli izskatās, ja varbūt kādam ikdienas laikrakstam. Tā kā patiesībā tā atgriešanās pie avīzēm, kā arī pie priekšvēlēšana aģitācijas instrumenta, droši vien kaut kur ir pamatota. Ja. Jā, bet, protams, ka tās institūcijas, kas bauda vislielāko sabiedrības uzticēšanos, ir Nacionālajie bruņotie spēki, 65% sabiedrības uzrāda uzticību, valsts policija, izglītības iestāde, arī iestādes ar 56% sabiedrības uzticību, veselības aprūpes sistēma. Tā atkarīgs patiesībā ir gan no paaudzes, kas šo vērtējumu dod, gan arī, vai tā ir Rīga vai attālākie reģioni, kur ir pieejamīgi sliktākie. Bet šīs institūcijas skaidrs, ka nav parasti tādi ziņneši attiecībā uz par ko balsot vai par ko nebalsot, vai kas ir labi vai kas ir slikti. Un tad nāk negatīvie reitingi. Tātad. Viss negatīvākā sabiedrības uzticību pauž politiskās partijas. Jā, negatīvais reitings 70%. Saeima 51%, valdība 43%, bet es teiktu, tie ir 21. gada dati. Es baidos, ka šī brīža valdība ir paslīdējusi zem Saeimas reitinga ievērojami. Tad kas tad beigās paliek mums tie objektīvie ziņneši? Drukātie mēdī. Drukātie mēdī, jā. Nē, ja mēs par mēdījiem, man liekas, ka tas ir loģiski, ka drukātie mēdī bauda uzticību, tāpēc, ka, ja mēs paņemam par vecumu grupām, vecāki cilvēki saprot, ka ja tas ir nodrukāts, tad tā ir taisnība. Vai arī tam var ticēt. Vai, es atceros, ka es sāku strādāt, man bija īsts laiks, kad es strādāju dienas biznesā, bet avīze iznāca katru dienu. Bet bija jau online mēdīs, ja tā kā portāls jau bija. Un tad es atceros, uztaisīju interviju ar vienu būvnieku, un es viņu viņš bija ielikts webā, online, tā kā, ja, un viņš zvanīja man. Jautāja, kāpēc tas nav avīze. Jo ja tas nav avīze, ja tas nav nodrukāts, tas vispār neeksistē. Tāda bija tā doma. Un, tā kā es domāju, ka vecāki gadgājums vai vispār, un drukāties, viņš, man liekas, ka varbūt tas nav stereotips, viņš vienkārši pieņems, ka viņš... Pierādījums uz galda. Jā, apmēram tā. Tāpat kā informācijas iegūs savos, no grāmatām, tu zini, tu paļaujies, tu tici, ka tur droši vien, ka kaut kādā grāmatā visticamāk, ka tur ir uz kaut kādiem faktiem balstīts. Turklāt tur nevar vairs izmainīt to ierakstīto. Jā, tajā digitālajā mēdījā jau tu konstatē kļūdu vai kaut ko, tu nokaunies par to, ko tu esi 3 gadus apkārt darījis un izņem vienkārši to uz neatgriešanos. Un es domāju, ka digitāliem pirmkārt samazinās uzticības, ļoti grūti atšķirt, tu vairs nezini, kam ticēt, kam nē, varbūt tādi feiki, ka tur vispār, vispār neatšķirt. Bet ja mēs runājam par kādiem sabiedriskajiem mēdījiem, sprīt Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem ļoti zema uzticības salīdzinājumā ar citu valstu sabiedriskajiem mēdījiem. Jā. Bet pelnīt. Kas ir loģiski patiesībā, manuprāt, tas loģiski, tāpēc, ka cilvēks, kurš jaunāk gadagājumi, tas, kurš nelasa avīzes, tas, kurš tagad klausās mēdīs un skatās mēdīs, viņš spēj
no tās informācijas gūzmas internetā, viņš redz kaut kāds notikums, viņš var izsakot, kas ir bijis svarīgs, kas nav. Un tad, kad viņš aiziet vakarā, ieslēdz televizoru un redz kaut kādu izlasi, kurai teorētiski bija jābūt vissvarīgākajām ziņām, bet viņš redz katru svētdienu vienu un to pašu vienu kandidātu nomalnošanu, viņš sāk šaubīties, ka vai tiešām viņam jātic tam mēdījiem, vai labāk pašam viņam meklēt to informāciju. Tā kā tur, man liekas, zināma loģika ir. Sievietes politikas virtuvē. Это тоже самый большой сюрприз для нас, потому что мы тут приезжаем. Уже когда приезжали в препартиях, тоже там были фаны, которые ждали нас, которые знают всю нашу песню по латышкам, поет с нами вместе. Politiķi domā par savu reputāciju, bet skaidrs, kā arī mākslinieki uztraucas par savu reputāciju. Un dažreiz pilnīgi no viņiem, gandrīz neatkarīgi apstākļu dēļ, tāds piliens dārvas var bišķiņ sabojāt to meduspodu. Ko tu, Katrīna, par šo saki? Es teiktu, ka tas ir jautājums par to sabiedriskā mediju valodām kā tādām. Ja mēs kaut kādā, man liekas, pirms vairākām reizēm jau runājām, un es, piemēram, uzskatu, ka viņš var būt, bet ir jābūt ar identiskam saturam latviski un krieviski. Protams, labāk vispār no tā atteikties, tāpēc, ka es domāju, ka krievu autori vispār dzīvot savā tur burbulī. Ja? Bet par tautumeitām, varbūt pat viņas bišķi tā kā pamestas zem tanka, jo dīvaini ir aizbraukt uz citu valstu un tā kā uzdot jautājumu krievu valodieši kādā sakarā vispār, jā. Tādā ziņā, jā. Savējie, nevis igauņu mēdīs. Jā. Un es pat teiktu, ka, labi, tautumeitas varbūt, viņām satraukums, viņām vēl kaut kas. Cilvēkam ir tāda, viņš automātiski cenšas runāt tādā valodā. Viņš grib tā brīdī visiem patikt. Kā viņu uzrunā, tā viņš arī atbild. Ja? Tādā ziņā es, piemēram, tautumētas vispār nevainoju, ja? Ka viņas tur, labi, nenoreaģēja. Ja? Tur noreaģēja tā kā normāls cilvēks būtu noreaģējis satraukumā. Bet vispār man daudz interesantāk būtu bijis saprast intervijas un viedokli no Igaunijas kandidāta, jo pēc Eirovīzijas es biju nedaudz sašutus par to, ka Latvijas žūrijas ļoti zemā vērtējuma dēļ viņi iedeva tikai 1 punktu Igaunijas pārstāvim. Viņi palika 3. vietā. Ja viņi būtu iedevuši kaut 3 punktus, Igauni būtu 2. vietā. Un tad tur diskutablājas, Izraels priekšnesums būtu palicis 3. vietā. Ja? Es biju par to sašutus, un tad kā man ienāca ziņas par to, ka šis Igaunijas kandidāts nemaz nav tik balts un pūkains, un patiesībā ir iepriekš paudis diezgan prokrievisks viedoklis, jo viņš pēc tautības nav igaunis. Šī te informācija nekur mēdījos, vismaz mūsu burbulī, nekur neuzpeldēja. Es laikam, principā, esmu pret, vienkārši iedomājamies žūriju, viņa sēž, kā viņa vispār, viņa taču neiet googlēt, kurš tur ko kādreiz ir teicis, tādā ziņā. Bet tad vēl jau vairāk kādēļ neiedeva Igauniem tos 3 punktus. Varbūt tāpēc, ka, es noklausījos to priekšnesumu un Igauniem viņam vienkārši nav balss, kā cilvēkam, kurš ir spēlējis. Jā, es piekrītu. Viņš vienkārši runā, varbūt tāpēc viņam neiedod. Jā. Ja mēs vērtējam, protams, tādu māksliniecisko kvalitāti tieši vokālajam sniegumam, tad es tev pilnīgi piekrītu, tas arī griezās manā ausī iekšā, ja? Bet, tur bišķiņ kaut kāds politiskais lēmums, un ja tu prasi atkārtot kaut vienu no Eirovīzijas priekšnesumiem, tā ir vienīgā dziesma, ko es šobrīd uz sitienu varētu atkārtot kaut kādu frāzi, jo pārējās neviena man nav palikušas atmiņā. Ja? Tas varbūt arī ir šis Eiro dziesmas mērķis savā ziņā, kas vieno visu pēc iespējas lielāku sabiedrību, ja? Kaut kas nostrādā uz cilvēkiem. Ja? Tā kā es teiktu, ka viņš savus uzdevumus tur izpildīja. Ja? Bet, redzi, šis stāsts man īstenībā būtu interesē. Ja? Jo tad tā informācija par to, kas nāca iekšā, ka viņš lēnā garā tur tā kā ir bijis aizvietojis gandrīz to Krievijas kaut kādu priekšnesumu, ko šobrīd nevar sniegt Eirovīzijā. Ja? Man sāk mulsināt. Ja? Es domāju, kāpēc tad paši Igauni nav šo filtru veikuši? Kāpēc mums būtu vēl par to jādomā? Ja? Kā kaimiņu valstī, ja? Vai tur atbalstīt vai neatbalstīt Igauņu pārstāvi?
Kā iedeva, tā iedeva punktus. To tikai žūrija zina, kāpēc Gaidīsim nākošo gadu. Gaidīsim nākošo gadu. Vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem ir 10 000 jauniešu, kuriem tuvojas vasaras brīvlaiks. Un ģimenē pie galda noteikti jau tiek spriests, strādās vai nestrādās jaunieši vasaras darbu. Parunāsim par šo. Nesen apstiprinātais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks teica, ka viena no viņa prioritātēm būs jauniešu darbs un tā veicināšana. Nu, lūk, kā zināms, kā jau katru vasaru vai vasarai tuvojoties, tiek organizēts skolēnu un jauniešu darbs arī caur Nodarbinātības valsts aģentūru. 29. aprīlī sadarbībā ar Labklājības ministriju bija preses konference, un tika izstāstīts, kādā veidā darba devēji var pieteikt šīs vakances, un kādā veidā skolēni var meklēt informāciju par vakancēm. Proti, tātad skolēnam ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, jāpievieno savus CV, tad ir jāatrod sev piemērota vakance visā tajā sarakstā, kas visu laiku tiek atjaunināta katru dienu. Tur var ieraudzīt visus datus par darba devēju. Pašam skolniekam līdz ar to arī ir jāsazinās. Un tad, ja darba devējs izvēlās, tad tu tiek arī formēts tāds līgumiskās attiecības, tā skaitā arī darba devējam ir iespēja pretendēt uz valsts atbalstu skolēnu nodarbināšanai. Tātad valsts atbalstam var pieteikties tādi darba devēji, ja viņa skolēns, ko viņš ir nodarbinājis par pilna laika slodzi, saņem vismaz minimālo mēneša algu valstī. Ja šis darbs nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēnu drošībai, veselībai, likumībai un attīstībai, un ja darba devējs var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem skolēnam palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes. Tā veic arī darbu uzskaiti, instruē par darba drošību un tā tālāk. Uz 10 skolēniem jābūt vismaz vienam darba vadītājam. Taču, ja tiek nodarbināts skolēni ar invaliditāti, tad uz katriem 5 tādiem skolēniem ir jābūt vienam darba vadītājam. Kāds tad ir valsts atbalsts? Valsts atbalsts ir 50% no minimālās valstī esošās mēneša algas. Bet arī izrītoši no tā, cik skolēns nostrādā. Ja viņš nostrādā mazāk kā pilnslodzi, tad arī attiecīgi tiek samazināts arī tas atbalsts. Savukārt, ja darba devējs nodarbina skolēnu ar invaliditāti, tad valsts atbalsts ir 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Un dotāciju valsts atbalstu var saņemt arī darba vadītājs 10% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas vai 60% no minimālās mēneša algas par to, ja viņš pieskata šos skolēnus ar invaliditāti. Kas, man liekas, ir solīdi. Tā skaitā arī valsts kompensē veselības pārbaudi 50 eiro apmērā katram skolniekam, ja to paredz normatīvi akti, ka šādas obligātās veselības pārbaudes ir jāiet. Katrīna, No. vai tu esi bijis kādreiz darba devējs?
Vasarā skolēniem? Nē. Un varbūt, kad otrā virzienā bijis, ka tu esi kādreiz kā skolēns strādājis kaut kur pie darba devējiem. Es esmu strādājis, bet tad tajā laikā gadu laikā nebija nekāda valsts atbalsta. Pat cik es pat no Jelgavas nāku, mammai tur bija kiosks tirgu, un es visus kopā ar brāli, mēs, kad tirgojām tur kā pārdevēji strādājām, kad es pat esmu braukus ar tiem autobusiem uz Viļņu pēc preces, tur, tu man bija ļoti aizraujoši tādā ziņā bērnība, ja? Bet tad jau tur nebija nekāda tur tāda NVA, tas jau tā vienkārši mamma teica, tad Mamma bija jāstrādā. Strādā, jā. Bet tad, kad man bija žurnāls, es nodarbināju vienu cilvēku ar invaliditāti, bet tas nebija vasaras darbs, tas bija pastāvīgs. Tā bija cita programma, jā. Jā, un tur es nesaņēmu nekādu atbalstu, man vienkārši vajadzēja tur cilvēku, un es padomāju, ka to darbu var darīt attālināt, un kādas tur, vajadzēja webā vienkārši lika ziņas cilvēku. Jā, tā pieredze droši vien, droši vien, ka tādiem lielākiem uzņēmumiem, kuriem ir standartizēti darbi, ir daudz vienkāršāk ielikt šādā lielā sistēmā arī kādus šos te nepieredzējušos skolniekus, jo tur ir atstrādāta sistēma ar darbu drošību, ar darbu uzraudzību un tam līdzīgi. Bet, kad es paskatījos visu to sarakstu, tad šobrīd bija reģistrētas jau 1295 vakances 720 uzņēmumos visā Latvijā. Rīgā, jāsaka, ļoti maz proporcionāli. Tikai 217 vakances 113 uzņēmumos. Tā kā rīdzinieku bērniem ir daudz mazāk iespējas atrast vismaz caur šo portālu, kādu iespēju pastrādāt. Vispār jau, man liekas, ka tas skolēnu darbs ir laba lieta, jo mūsu jauniešiem iepaliek darba tikums. Liela daļa jauniešu ir diezgan paslinki, laikam arī nav tik ļoti spiedīga tā vajadzība sākt strādāt. Tas ir viens, otrs ir aizņemti ar visādiem ārpus skolu brīvlaiks. Jā, arī ārpus skolu aktivitātēm. Tāpat tās taču šogad ir dziesmu svētki, kas ir lielu laiku aizņem ar visiem mēģinājumiem un tam līdzīgi ir sporta, vasaras nometnes. Nav laika strādāt, bet es uzskatu, ka vajadzētu. Un man liekas, ka īsti līdz galam es neesmu mierā ar to, ka tas ir tikai vasaras stāsts. Jo tikai vasarā vecākiem netiek atņemts neapliekamais minimums par apgādībā esošo bērnu, ja šis bērns strādā. Ja bērns kaut bišķiņ piestrādā laika posmā no 1. septembra līdz 31. maijam, vecāks uzreiz pazaudē atvieglojumu par apgādībā esošo bērnu, kas, manuprāt, liekas absurds. Ja, jo tikpat labi varbūt viņam ir jau kontakts vasarā tai pašā nodibinājies, tur ar kādu teātri strādāt gardrobē. Ja. Kāpēc, lai viņš nevarētu sestdienā, svētdienā aiziet 3 stundas tur pastrādāt un būt par gardrobistu arī ziemas periodā, ja, un nopelnīt savu kapēciņu, kabatas naudiņu, būt atbildīgs, mācīties šo darba tikumu, ja, saprast, no kurienes nauda nāk, nevis ka no bankomāta kartes, ko vecāks ir iedevis. Ja. Un galvenais, ko tad tā valsts pazaudētu? Ja? Kādus tur miljonus, ja šiem jaunietim ļautu tur nopelnīt arī skolas laikā, papildus, 200, 300, pusi no minimālās algas, ja viņš varētu šādi piepelnīties, neatņemot vecākam šo atvieglojumu. Kas tad tie būtu par debesu brīnumu summām, ja, ko tā valsts pazaudētu šādā veidā? Un tāpēc tas stāsts par to, ka mēs baigi gribam veicināt skolēnu piesaisti darba tirgumu un izglītošanu par to, kā tas ir strādāt un tam līdzīgi, tas īsti neiztur kritiku, ja ir šādi šķēršļi. Tas mans viedoklis. Es tev pilnībā piekrītu, ka atviegojums, ja viņš ir, tad viņi neatkarīgi no sezonas, tad viņi piemērot kā dīvaini tur 3 mēnešus. Bet es tev iebilstu par to, ka vajadzētu jauniešiem strādāt skolas laikā, jo rezultāti eksāmeni ir tādi, ka izskatās, ka viņiem vajadzētu tomēr mācīties, nevis strādāt tajā brīdī. Bet tas viens jau otru neaizvieto, diemžēl, lai kā tu to gribētu. Ja? Un es drīzāk teiktu tā, ka visiem taču dzīvē pierādīs, jo tu vairāk dari, jo tu vairāk var izdarīt.
Jā, tādā ziņā. Es kā reiz arī to novērojos. Jā, visi, kuram ir pulciņi, un tiem jau vairs uz darbu nepietiek laika. Jo viņi arī kā reiz parasti labi mācās. Pārējie tur tā. Bet interesanti paskatīties būtu, teiksim, pēc kaut kādas sezonas. Nezinu, varbūt pēc šīs vasaras painteresēšos vai apstāst par iepriekš. Varbūt tā tur var redzēt. Kas ir šie darbi? Es domāju, ka tā ir pārsvarā lauksaimniecība. Tā varētu būt, kad ir kaut kādi sezonālie. Kaut kā tāda. Es gāju cauri tām opcijām. Tātad turisms, viesnīcu bizness bija kaut kāda viena sadaļa. Tad ļoti daudz ir sabiedriskā ēdināšana. Vasaras kafejnīcas. Virtuves darbs, jā, un oficianti, viesmīlība, jā. Tie bija ļoti daudz. Tad bija arī strādnieku palīgi. Ja? Tas ir tāda riskantā uzreiz joma, jo tur ir jautājums, jā, cik droši ir tā vide. Ja tie ir, protams, tur noliktavās lielveikalos, kur visa drošība ir ļoti tur atstrādāta, ja, tad nav problēmas. Bija ļoti daudz arī pārdevēju palīgi, tā saucamie. Ja? Tātad arī noteikti, ka tās ir tur lielās lielveikalu ķēdes, ne tikai pārtikas, bet arī rūpniecības preču. Apģērba veikali lielie, ja, tie arī meklēja šos palīgus. Rīgas stāsts un pilsētas stāsts, un tikko ir ārpus, tad, protams, ka vairāk jau aiziet lauksaimniecība. Jā. Bet tas ir, labi, šo mēs nekad neuzzināsim atbildi uz šo jautājumu, bet es domāju, ka tas risinājums ir valsts atbalsts, ja viņš patiesībā varētu nodrošināt, teiksim, Latvijas uzņēmumu kaut kādu mantojamību un ilgtspēju, tāpēc, ka visticamāk, kā pieņemt bērnu darbā, tā ir atbildība. Liels apgrūtinājums. Tas ir liels apgrūtinājums. Tas ir liels. Plus vēl tev vajag kādu, kas viņu māca. Ja? Bet no otras puses, piemēram, ja tev ir ģimenes biznesa, tu vari pieņemt darbā savu bērnu, ja? un savu darbinieku bērnus, ja? Un tad tādā veidā vienkārši turpināt, ka nevis tu, jo tomēr apmācīt. Tāpēc, lai 3 mēnešus pastrādātu, tas ir tāds... Es esmu runājis ar tādiem mazākiem uzņēmumiem. Viņi saka, diezgan bezcerīgi, ja tur nekāda ekonomiskā ieguvuma īsti nav. Turklāt, ja tev ir tiešām obligāti jānodrošina arī šis darba vadītājs, ja, kā atbildīgais, ja, tad tas arī noteikti neattieksies uz pavisam maziem uzņēmumiem. Ja, tad tev vēl ir jāmeklē, kurš tad vēl ir tas darba vadītājs, kas tur pieskatīs to vienu vai tādu. Ja, interesanti tas, ka šai sistēmai var pieteikties tikai tie, kas ir vecumā no 15 gadiem. Kad tev ir bijusi jau pirmā darba pieredze? 10, 11. Mēs tur, es atceros, mamma bija tā kā, tas kiosks bija apģērba sadaļā. Tur es nezinu, zeķis, es tur pārdevusi, cik es vispār sevi atceros. Ja? Un tad bija arī sezonāls. Tad viņa vasarā uztaisīja arī kancelēs preču nodaļu. Tad man vēl ļoti patika viss tā lieta. Es atceros bērnībā mājās, tur ar kases aparātu. Bet es nezinu, man bija 12, 13 gadi, neviens man neko nejautāja. Jā, bet vienmēr sakot, tas noteikti ir bijis pirms 15 gadiem, un es arī teiktu, ka darba tikums ir jāmāca droši vien jau bērnam no pirmās apzinīgās dienas, un noteikti nav jābaidās tur pēc sākuma skolas uzreiz jau pilināt par to, ka ir kaut kas jāsāk strādāt. Ja? Piedod, mums bija obligātā iešana kolhozā no 4. klases. Ja? Nerunāt par to, ka no 1. klases jau bija septembrī jābrauc kartupeļus lasīt, burkānus un tam līdzīgi. Ja? Bet lotos, tā saucamais vasaras, tas bija obligāts jau sākot no 10 gadu vecuma 4. klases. 1 mēnesis bija reāli jātrukā laukos. Ja? Es domāju, ka noteikti nav pamats tam, ka šī te visa sistēma valsts atbalstītā skolēnu nodarbināšana ir paredzēta tikai sākot no 15 gadu vecuma. Tur gan ir, protams, ļoti interesanti. Sociāli apdrošināts cilvēks var būt tikai sākot no 15 gadu vecuma. Viss iepriekš tu drīksti nodarbināt, ja, tur līdz tām 4 stundām dienā, bet tad tu neesi sociāli apdrošināts. Ja. No vienas puses tas uzņēmumam ir izdevīgi, viņam nav jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un jāsaka godīgi, labs, centīgs un atbildīgs 14-gadīgs jaunietis, tev var būt ļoti izdevīgs darbinieks, ja, tādā ziņā. Tā kā, jā, tas arī tāds, man liekas, ka tur nebūtu jābūt kaut kādam tam gadu ierobežojumam, jo
dažs labs 13, 14 gadnieks, jā, ir noteikti vērtīgāks kā 17 gadīgs. Tāds, kur vecāki beidzot ir izstūmuši ārā no istabas un teikuši, tev ir laiks kaut ko nopelnīt savai kabatas naudai. Jā. Jā, viennozīmīgi. Kad pie tā ir jāpiestrādā, es redzu arī pēc saviem bērniem. Meitas man nebija ļoti jāskubina, tās man no 13 gadu vecuma ir strādājušas, bet puika 17 gadi, un vēl es pat baidos viņu ieteikt kādam pretdevējam. Toties jaunais, jā, ir gatavs jau skriet pa pludmalu un tirgot saldējumus jau šobrīd, jā, kaut viņš nekvalificējās nekādiem kritērijiem, ka viņš drīkstētu strādāt, jā. Tas ar citu saldējumu mēs arī pārdevām. Vienkārši mēs pirkām kaut kādos veikalos, sarunājām tā kā vairumā, un tad jā, tu visas tās lietas, ko tu piemini, tās visdrīzāk ir nelegāls, jā. Bet tā ir tā pieredze, kas noteikti kura jāļauj šiem bērniem iziet, jā, jo neba valsts kaut kādā veidā sevi nenormāli apzags, ja mēs ļausim tiem mazajiem bērniem, notirgot tos trīs saldējumus vai puķis. Jā. Tieši tā. Vecāki pabakstam savus jauniešus, kur ir Nodarbinātības valsts aģentūras, jā, mājaslapa, kur ir 1295 vakances, bet, ja jūs gribat saprast, ko tad īsti nozīmē šī vasaras darba pieredze, tad es aicinu noklausīties 22. gadā izveidoto podkāstu miniseriālu, kas saucās Vasaras darbs. Un tur ir ļoti jaukas, interesantas, dažreiz arī, protams, skarbas pieredzes no vecāku puses, no bērnu puses, no darba devēja puses. Kā tad ir sanācis ar šo te jauniešu un skolēnu darbu? Vai tās ir bijušas mīles vai prieks? Intriģēji. Gatavojamies vasarai. Uz redzēšanos. Atā. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.